Mani sauc Katrīna Albuže. Esmu horeogrāfe, dejotāja, dejas pasniedzēja. Man liekas, ka 5. reize. Jā. Laikam, kā horeogrāfam ļoti patīk, tas būtu tas pirmais. Un es teiktu, ka es kā horeogrāfs, šis ir, kā to sauc, veids, teiksim tā, kurš man vislabāk der horeogrāfijas veidošanai, kas nozīmē, kad ir laukā jārada, ir jārada kaut kādā īpašā vietā, kuri jau pat pa sevi ir scenogrāfija, un līdz ar ko man ļoti viegli nāk idejas. Tas man patīk īsi un koncentrēti. Ja ir pārāk izstiept un izplūdis, tad tāds nees tā kā uz 100% tajā, bet tagad tu nomauc riktīgi un super. Un šoreiz man būs Exhibition International School Pagalmā. Jā. Un tad es tā paļāvos, nu labi. Kas būs, tas būs, jo mums ir pirmajā dienā tāda ekskursija, ka mēs ejam pa to rajonu un tik līdz kādam ir ideja, viņš metās improvizēt un pārējiem metās klāt un atbalsta. Dziļāk par virspusi ir nosaukums. Nu, par dziļumu un par virspusi. Vai mēs pa virsu runājam un iedziļinamies un komunicējam savā starpā, vai mums ir atklātības spējas un drosmes iebraukt pašam savā dziļumā un attiecīgi ieklausīties arī cita. Man ir Samanta, kuri pabeigusi baleta skolu un tagad iestājās Kultūras akadēmijā. Tā kā jau tāds ar vienu kāju pusprofesionālis. Tad man ir Jūlija, kas vienkārši burvīgi skatuves māksliniece, bet nav dejotāja. Tad man ir Loreta, kura spēlē flautu. Tad man ir Katrīna, kas spēlē improvizācijas teātrī. Es arī spēlēju improvizācijas teātrī un ar tādu bišķi traki ir. Ne tikai vārdi mums ir kopīgi. Un Rūta, kur ir saldējumu speciālists, jo zina visu kaut ko par saldējumiem. Ļaušanās ideju procesam. Izziņa savu ķermeņu dziļāk. Kapāšana uz sevi. Gan morāli, gan fiziski. Jā. Mēs jau ejam tajā dabā laukā, un tad jau cilvēkam netīšām ienāk viņa telpā tā vidas deja. Ja viņš iet uz veikalu vai brauc ar mašīnu garām un kaut kas notiek, kas tas ir. Tad viņam ir iespēja apstāties un pabaudīt vai braukt tālāk, bet vismaz būs kaut kas noticis viņa ikdienā, kas parasti nenotiek. Varēs iet mājās, klausies, kas tas bija, ko tas bars ar cilvēkiem, tur kaut ko dejo, varbūt ieguglēs.